Cilvēks dzīvo matricā, un tas jau vairs nevienam nav noslēpums. Kas ir matrica? Tas ir, ka tevi pārvalda sabiedrība. Un sabiedrība tev pārvalda caur ko? Caur vainas sajūtu, kauna sajūtu, pienākumu apziņu. Tā darīt nedrīkst. Caur morāli tevi pārvalda sabiedrība. Un tu dzīvo pēc sabiedrības viedokļa, un gal galā tu saproti, ka tu nedzīvo savu dzīvi. Tu dzīvo dzīvi, kuru tev uzspiež sabiedrība. Tu dzirdi savā galvā ne savu balsi, bet mammas, tēta, radinieku un citu cilvēku balsis, tikai ne savējo balsi. Un dēļ tā, ka tu nedzīvo savu dzīvi, tu cieti. Ciešanas kā reiz ir rādītājs tam, ka tu nedzīvo savu dzīvi. Finansiālais stāvoklis, slimības, tas viss ir rādītājs tam, ka tu nedzīvo savu dzīvi. Tās vienkārši ir sekas. Tu neesi apmierināts ar savu dzīvi. Un uzdevums ir apturēt šo troksni tavā galvā, novākt šo